Labdien, cienījamie mūsu atkal skatītāji, gan šobrīd tiešraidē, gan varbūt arī vēlāk laikā. Mēs atkal tiekamies šodien 8. aprīlī. Atļaujiet pajokot Egīla Zirņa vārdiem. Kalendārs rāda 8. aprīli, bet laukā, kad paskatās pa logu, tad izskatās, ka ir 20, nevis 20, bet 40 vai 86. janvāris. Pa brīžam uzsniegs sniegs. Bet mēs šodien gribam runāt par tādu lietu kā zaļo enerģiju, zaļo dzīvesveidu un visu par to, kas ir veselīgs un ko mēs varam darīt, sagaidot pavasari. Šo ļoti gaidīto. Viņš šogad būšot, jo tā saka, ka nebūšot tā, ka ziema un uzreiz Jāņi. Un tāpēc man arī pirmais jautājums visām dāmām. Kas ir tas, ko jūs pirmo gribētu darīt, sagaidot šo pavasari? Došu vārdu vispirms sabiedrības veselības speciālistei un nojošanas instruktorei Leldei Vancevičai. Jā, labdien! Pašu pirmo laikam, ko es vēlējos darīt šajā pavasarī, es vakar izdarīju, gan tā bija pavasarīgāka valsts Vācija. Es vakar Berlīnē noskrituļoju skrituļu slidošanas pusmaratonu. Un šajā sakarā es arī ļoti vēlētos, ka Latvijā šis pavasars iestātos ātrāk, un mēs varētu sākt ne tikai skrituļot, bet nojot jebkuru citu fizisko aktivitāti, kas katram mums ir sirdī vistuvākā. Jā. Tālāk dodu vārdu certificētai uzturu speciālistei Gitai Ignacei. Sveiki. Tātad man pavasars mājās ir atnācis uz Palodzes, un tur es audzēju kviešu zelmeņus un diedzēju graudus, un tādējādi es audzēju pavasari uz Palodzes. Pati, ļoti skaisti. Un laikraksta Vides vēsts galvenā redaktora un zaļā dzīvesveida piekritēja Anitra Toma. Es vispār nesaprotu, par ko tu nemitīgi bēdājies. Ārā ir tik brīnišķīgs pavasaris. Zvirbuļi dzied, putni jau atlido. Jā. Un es vēl neesmu pamanījusi tādas īpašas traucējumus, jo man šobrīd daudz ir jāraksta tieši par zaļo izvēli, un es esmu laimīga, ka pavasaris nav atnācis un neved mani ārā. Bet mans pavasaris ir šajā laikā brīnišķīgs, jo ir ērti mosties reizē ar sauli. Vēlāk tas būs ap 4, un tad jau tas ir mokoši. Un ziemā tas ir ap 9, un tas jau ir smieklīgi ar to lepoties. Bet šajā laikā, kad kāds šorīt 6:37 leca saule, un ja ir iespēja ielaist šo dzīvo saules staru acīs sevī, ir brīnišķīga enerģija. Es to pagājušajā gadu uzķēru, kad sāku dzīvot kā Karlsons 5 stāvu mājas 6. stāvā. Un tagad pilnīgi jau ilgojos un gaidīju šo laiku. Protams, man jau arī tur viss aug un zeļ, un arī man sēkliņas dīgs, tāpat kā Gitai, un maļu zaļos kokteļus, un nejūtu nekādu ziemu. Varbūt tāpēc, ka es esmu tik ļoti atrauta no zemes. Tātad arī pilsētā 6. stāvā var sagaidīt brīnišķīgu pavasari, vai ne? Tā, dāmas, tad, vārds sakot, sāksim laikam ar kustībām, vai ne? Jā. Tās ir svarīgas. Arī onkoloģiskiem slimniekiem, gan pirms, gan pēc. Tad, lūdzu, stāstiet mums. Par kustībām. Par kustībām, par pavasari. Ja mēs runājam tā jau konkrētāk par kustībām un kādu no slimību grupām, un šajā gadījumā par onkoloģisko slimību grupām, tad vēl nesenā pagātnē valdīja uzskats, ka onkoloģiskiem slimniekiem ir vajadzīgs absolūts miers un mazāk kustēties, jo, protams, ka šis nogurums, saņemot terapiju, ir arī garastāvokļa izmaiņas, un tad agrāko gadu, ja tā var teikt, klīnicistiem tas uzskats bija tāds, ka labāk mazāk kustēties, miera režīms. Tad šobrīd jau gan pētījumi, gan arī veselības aprūpei attīstoties ir pilnīgi pavisam pretēji uzskati un pretēji ieteikumi gan onkoloģiskiem pacientiem slimības laikā, gan atveseļošanās laikā, gan arī šīs akūtās terapijas laikā kustības iesaka. Protams, šīs kustības ir ļoti atkarīgas no tā, kā mēs katrs jūtamies, šo kustību intensitāti un biežums, bet pamatā kustības ir tās, kuras rekomendē, jo kas ir raksturīgs onkoloģiskiem pacientiem? Viens, ka viņiem pēc ķirurģiskas iejaukšanās šis muskuļu spēks ir samazināts. Viņiem ir jāatjauno muskuļu spēks savs.
sava ikdiena, kaut vai savas ikdienas vajadzībām, aktivitātēm. Nākošais, protams, arī saņemot gan staru terapiju, gan ķīmijterapiju, mums izmainās gan vielmaiņa, gan arī garastāvoklis. Ir arī šīs te garastāvokļa izmaiņas. Mēs esam vairāk tādos brīžos cilvēki vairāk ir nomākti. Un fiziskā aktivitāte, kā mēs zinām, ražo laimes hormonus, un tas ir tas, kas arī uzlabo cilvēku pašsajūtu, pašapziņu. Cilvēks jūt, ka viņš var izdarīt vairāk, un viņš arī ceļas viņa pašvērtība. Tās lietas. Nu, un, protams, arī tas, ka kustība ir ne tikai kā onkoloģiskai pacientu grupai vajadzīga, bet arī principā jebkuram citam cilvēkam, jo, kā mēs zinām, vislielākie riski mums tomēr pastāv un tie lielākie riski visām slimībām. Nu, pirmo vietu, protams, paņem smēķēšanas risks, tās ir kaitīgais ieradums. Otrā vieta ir nepareizs uzturs, saprotu, ar mēs šodien runāsim. Nu, un trešā vieta ir mazkustīgais dzīvesveids, un tikai tad stress un alkohols. Līdz ar to tie ir tie riski. Pēc tam civilizācijas labumi, kuri iespraucās mums par katru šūniņu un katru šķirbiņu. Bet principā šī kustība un kustība prieks ir ļoti, ļoti svarīgs visiem. Jo organisms jau ir radīts, lai attīrītos, un viņam ir jādod gan svīst, gan raudāt, gan čurāt, un tāpēc ir jākustās, jādzer un tieši tā. Un arī jāēd pareizi, jo es tieši kā konkrētas fiziskās aktivitātes speciālists, nojošanas instruktors, varu teikt to, ka daudzi cilvēki atnāk pie manis uz nodarbību. Man arī ir onkoloģiski pacienti, vai es negribētu teikt pacienti, onkoloģiskie cilvēkam ir onkoloģiska saslimšana vai anamnēzē bijusi, vai pašlaik ir un ārstējis. Bet, principā, protams, ka vizuāli mēs esam visi vienādi, mēs neko viens no otra neatšķiramies. Un tad šeit tā doma ir, es atnākšu šo nodarbību, un man iedos tās brīnum nūjiņas, un es kļūšu vesels. Brīžiem lasot pētījumus, ko labu dara fiziskā aktivitāte un nojošana, man pat gribētos noticēt, ka tās ir brīnum nūjiņas, bet tomēr atgriežoties pie realitātes, es saku, ir jābūt šai līdzestībai, mediķu valodā runājot, arī pašam ir jādarbojas līdzi, saprotot, ka ne tikai atnākot 2-3 reizes nedēļā un pakustoties pusstundu, tā būs panaceja vai veiksmes atslēga visam. Ja mēs nepaskatīsimies un neuztaisīsim kārtīgi inventarizāciju leduskapī, ja mēs nepiedomāsim pie tā, ko mēs vēl daram, tad tikai fiziskā aktivitāte un pēc tam aiziet mājās un kārtīgi čipšīši, kartupelīši, eļļā cepti un litra alus pudeles, varbūt ļoti vulgarizēju šo tēmu, bet, protams, ka tad tas nebūs tas efekts, ko mēs integrētu. Ciešanas ir tās, kas cilvēku noved uz zaļā ceļa vienmēr. Slimības un ciešanas. Tāpēc es domāju, ka šodien visi mūs labi dzirdēs. Jā. Jo tur nošiem arī jūs caur ciešanām pie tāda veselīgāka dzīvesveida esat nonākuši, ne jau no labas dzīves. Jā, kā saka, ciešanas vienmēr apskaidro, lai kādas viņas būtu. Ka, ir tikai arī, es domāju, ir jābūt tādai vēlmei ieraudzīt to ciešanu jēgu reizēm. Jo, ja tu pats neseko tam, kas ar tevi notiek, iekšpusē, tad jau arī tur ārpusē tur var dansot visādi speciālisti ar tevi. Tieši tā. Bet par tām nojām. Jā. Man te ir daudz un dažādi jautājumi sanākuši par nojām. Redz, ko viņas ir, jā. Tās ir speciālas nojošanas nojas. Bet man ir jautājums, vai var nojot ar slēpju nojām? Jā, šo jautājumu diezgan tieši uzdod, jā. Un tad es saku, ka varēt jau var arī kārtīgi smuki nogriežot kārkla mietiņus mežā. Ko tik nepaņems rokā, un jebkura kustība ir noteikti labāka nekā sēdēt mājās pie televizora ar šo pašu čipšu paku rokā vai kārtīgu bulku saujā. Bet jā, ja mēs runājam jau nopietni par nojošanu kā fizisko aktivitāti, tad šīs ir nojošanas nojas, un ar ko tad viņas atšķirās no slēpju nojām. Es varbūt piecelšos un parādīšu pirmais, kas ir tātad noju garums. Mēs redzam, ka šī noja atšķirībā no distanču slēpošanas nojas ir daudz īsāka. Ja, protams, mēs salīdzinām ar slalom slēpošanas noju, tad tas garumiņš būs gandrīz tāds pats, bet distanču nojiņu mēs zinām, kad ir vai līdz patusītē, ja mēs braucam klasiskā stilā, vai
vai nu vēl augstāk, ja mēs braucam slīdsolī. Bet nu šī gadījumā nojošanas nūja ir, ja mēs viņu šādi paņemam pie rokturīša saujā, tad mums elponis ir saliekts 90 grādu leņķī. Platāks leņķis nedaudz drīkstētu būt, bet šaurāks gan tad nūjiņa būs par garu. Kur tas sliktums, ka pa garu, nu liels sliktums jau nav, mums nesanāks pareizā tehnika ar nūjas vēzienu, un arī būs vairāk uzrauti pleci, kas atkal neradīs šo te pareizo tehniku. Tātad šis ir tas nūjas garums viens, ar ko atšķiras nūjošanas nūja no slēpošanas nūjas. Un otrs ir šis te maciņš. Gan jaunā parauga distanču slēpošanas nūjām arī jau ir šādi maciņi un arī kalnu slēpošanas nūjām, bet vecās nūjas vai joprojām, kas ir kalnu trekkinga nūjas, ja tās kalnu iešanas nūjas, kuras arī atšķiras no nūjošanas nūjām, ir ļoti svarīgs maciņš. Tātad parādu nūjošanas maciņa to atšķirību. Kas ir, ja ir tikai aukliņi. Jūs redzat, mēs maciņā, kā tādā cimdiņā ieliekam plaukstu, aizveram ciet, un nūja man ir pie plauksta. Tas nozīmē, ka es varu plaukstu pavērt un aizvērt, pavērt un aizvērt. Kam man tas ir vajadzīgs? Es nezinu, vai man tas sanāks vieta. Protams, nūjošana ir jānāk pie instruktora un jāmācās smuki zaļā pļavā, zaļā vietā, bet ja mēs runājam par nūjošanas tehniku, tad man ir solis, vēziens, nūju stādu solītim pa vidu, atgrūžos, un atgrūdiens man nūja aiziet pilnīgi līdz aizmugurei, roka iztaisnojas aizmugurei taisna un plauksta veras vaļā. Un ja man nav pareizs maciņš, ja man nav stingra fiksācija, tad kā es varu plaukstu vaļā, tā nūja hops nokrīt un es viņu nevaru saķert atpakaļ nākošajā ciklā, ka man nūja atkal ir jāvirza uz priekšu, es viņu nevaru saķert. Tas ir diezgan svarīgi priekš tehnikas. Gali, apakšā gali. Gali arī ir, jā. Gali parādīšu arī galus. Gali nūjošanai ir gan cietām virsmām, ja mēs ejam pa asfaltu, tāda kā man šobrīd ir uzlikti, gan arī tad, ja mēs ejam pa mīkstu virsmu. Tātad nūjas galam ir tāds, kā mēs sakam, gumijas uzmaviņa, gumijas maciņš, kuru mēs noņemam nost, tad, ja mēs gribam iet pa ledu, vai pa mežu, pa mīkstu virsmu, vai gar jūrmalu, gar pa smiltīm, jo tad, protams, šāds uzgalīts labi ieduras un labi fiksēs. Līdz ko mēs ejam pa asfaltu, tā mums ir vajadzīgs gan amortizācijai, gan arī, protams, mums nepatīk šis klaukšķis troksnis. Ejam un viss pagalms, viss ieliņas skan, viss parks skan. Tad mēs nūjiņu apaujam ar mīkstu uzgalīti. Un mums uzreiz šis atgrūdiens ir gan elastīgāks, gan arī neizslīd pie pareizas tehnikas, gan arī ir saudzējošāks gan plecu, gan alkoņu locītavai, gan plaukstas locītavai, ja mums tas atgrūdiens ir ņiprs un mēs ejam pie sportiskā stila. Protams, nūjām ir iespējas vēl sarežģītāks uzgalīšs, kādi ir šīm nūjām. Tātad man, kā mēs varam paskatīties, ir tādas kā nagliņas, jeb, kā varētu teikt, gandrīz kā ziemas riepas. Tas nozīmē, ka šis ir saudzīgais uzgalīts tagad tieši šim laikam, kad tā kā ir drusciņi sniegs, drusciņi vietām ledus, tā kā drusciņi ir vajadzīgs tas asais atgrūdiens, bet tomēr viņš labāk amortizē, nu nav tā, ka pilnīgi pa smiltīm iet mīkstu virsmu. Tā kā tās ir tās lietas, kas nūjām ir svarīgas visiem nūjotājiem, gan tiem, kas sāk nūjot, gan tiem, kas jau to dara sportiskā līmenī un piedalās sacensībās, jo nūjošana mums ir gan veselības, gan fitnesa, gan sporta līmenī. Bet šīs ir tās pamatlietas, kas nūjai ir ļoti svarīgas. Tātad vēlreiz tas ir maciņš, lai būtu ērti, un arī, protams, galiņš un izvēlēties pareizu nūju garumu. Tas tā kā ir tām nūjām tādas pamatlietas un pamatatšķirības. Man jau ir viens jautājums. Es dzirdēju vārdu tehnika, un man ir jautājums, vai ir pirmo reizi jānāk pie instruktora, vai es to nevaru darīt jau pati? Protams, ka var darīt pats, jo arī paskatoties, mums tagad ir dažādas pieejas, tehniskās YouTube bildes, un mēs varam paskatīties un pavērot, un, protams, ja nav pieejams instruktors, ja dzīvojam tādā reģionā, kur ir varbūt grūta pieejamība, grūti piekļūt līdz tam centram, kur tas instruktors ir, protams, ir labāk mēģināt pašam nekā sēdēt mājās, bet, ja mēs gribam tā tehniski pareizi,
Nu, protams, ka mēs ieteiktu pirmo reizi sākt ar instruktoru kā jebkuru lietu, kas ir varbūt sarežģītāka par vienkāršu pastaigu, lēnu skrējienu, ko varbūt... Tomēr sava tehnika ir, kas tomēr, ir jāiemācās. Sava tehnika ir. No malas kļūdas labāk redz. Pats domāju, šausmīgi pareizi. Jā. Un vislielākā kļūda, kas ir, varu to uzreiz nodemonstrēt. Šeit man gan nebūs vieta, kur nodemonstrēt pareizu tehniku, bet es varu nodemonstrēt vislielāko kļūdu, ko mēs redzam. Bieži vien, ko cilvēki dara, viņš iet un nūju atbalstam. Jā, nu tas arī ir labi, tā būtu kaunu tehnika. Un labi, ka viņš iet, protams. Bet ja mēs gribam šo plašo vēzienu panākt un pareizu tehniku, tad tas laikam būtu vislabāk sākt ar instruktoru, 4-5 reizes ar instruktoru, un tad jau var to darīt droši katrs jau pats. Un tas roku vēziens ir vajadzīgs. Kāpēc man jākustina šitā augšpus? Nu jā, šis plašais rokas vēziens, ja, tātad rādot atkal solis, un roka iet hops taisnā vēzienā, fiksēju nūju un atgrūžos, un nūja paliek. Lai mums strādātu arī ķermeņa augšdaļa, lai nav tikai tā, kā mēs, kad skrienam vai ejam, jo, ejot diez vai mēs tā iesim pa ielu vienkārši vicinoties. Maziem bērniem arī iet un patīk, un viņi iet un dzied un rokas kājas pa gaisu, tas ir viss forši. Pieaugušiem mums kaut kā tās rokas tā mums tā paliek. Nojām kauns iet, bet uzlikt mugursolu un cauri parkiem vicinot rokas. Aha, kur jau es redzu. Mēs vicinām rokas, ko mēs darām? Mēs uzraujam pleciņu un saspringdzinām šo vietu, kas arī skriešanā. Tomēr nav šis vēziens. Tātad nojošanai šis rokas vēziens ir viens, ka mēs gan trenējam biceps muskulīti, gan triceps muskuli, gan krūšu muskuļus, gan šos kakla, gan, protams, muguras muskuļus. Pa leju jau nemaz nerunājot. Šobrīd tik pa šo rokas vēzienu pa augšu. Tad nākošais, ko mēs vēl izdarām bez muskuļu spēka un treniņa, mēs arī viņus atbrīvojam, jo mums šī kustība ir gan vēziens, gan atgrūdiens, gan atkal vēziens uz aizmuguri. Un muskulis tiek nodarbināts, gan viņš saraujās, gan atslāpst, gan saraujās. Nevar pats izvicināt bez nūjas. Jā, jo arī tikai vicinot mums nav ar ko atgrūsties. Vēl nākošais ir tas, ka mēs nūjiņu fiksējam un mums ir atgrūdiens spēks. Pie atgrūdiena mums saspringst gan biceps, gan triceps, gan šie muskulis pektorālis vai krūšu muskulis, kas, ja runājot par onkoloģiju, ir ļoti, ļoti svarīgs tieši krūtsvēža pacientiem, jo bija pētījums Amerikā Karolīnas universitātē, kur tika veikts pētījums krūtsvēža pacientiem pēc operācijas, tātad pēc ķirurģiskas iejaukšanās, kur tālāk sekoja startterapija. Un tad sadalīja sievietes divās grupās. Viena grupa, kuras aktīvi tieši nojoja, nevis citas fiziskās aktivitātes, un otra grupa sieviešu, kuras dzīvoja savu ikdienas dzīvi, kāda ir pēc operācijas, pilnvērtīga ikdienas dzīve. Tad grupai, kura nodarbojās ar nojošanu, muskuļu spēks augšējai ķermeņa daļai, kas ir ļoti svarīgs, jo pēc krūts dziedzera operācijas ķirurģiskas iejaukšanās šis muskuļu spēks samazinās un veidojas arī limfas. Es tieši te gribēju par to limfu. Jā, limfas tūska, tātad limfedēma veidojas. Tad šai grupai, kas aktīvi nojoja, muskuļu spēks palielinājās par 47%. Tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Principā medicīnā šāds procentu rādītājs. Tas ir tas, ko es sākumā teicu, ka šādu pētījumu lasot, gandrīz vai gribas teikt, ka tās ir brīnuma nūjiņas, jo 47% tas ir milz, tas ir liels procents. Nu jā, un, protams, arī pie kustības mēs jau dzenājam visus savus ķermeņa šķidrumus, gan asinsrites sistēmu, un šī gadījumā ļoti svarīgi ir limfa. Jā, limfa, lai neveidotos limfas tūsks. Nu, un, protams, arī, lai šis muskuļu spēks, lai mēs atgrieztos pilnvērtīgi dzīvē. Tā kā, jā, krūtsvēžu pacientiem nojošana ir īpaši iesakām, jo ir saistīts ar šo ķermeņa augšējās. Vēl tas, protams, svaigā gaisā. Svaigā gaisā, jā. Bieži vien cilvēki, es pati darbojos ar nojošanu Rīgā Meža parkā, un man grupa ir vasarās, protams, lielāka, rudens ziema mazāka, un tad tas fenomens, ka man cilvēki jau mums būs pilni 5 gadi maijā, 6. gads būs,
Svaigā gaisā, laba fiziska aktivitāte un galvenais labā kompānijā. Cilvēki sadraudzējas savā starpā un jau nāk satikties. Un mums šogad vienai kundzei ļoti neveiksmīgi. Viņa staigājot ar sunīti, saka, tas tāpēc, ka nebija nūjas līdz, viņa pakrita un lauza roku. Nu, viņi taču nevar noturēties, viņi pie mums atskrien tāpatās ar savu lauku, kā jums tur iet un uz nodarbības sākumu. Tā kā, nu, tā jaukā pozitīvā komunikācija, kas cilvēkiem veidojas caur pozitīvu aktivitāti, arī ir svarīga. Tad ir tāds jautājums, cik silti ģērbties, kad nojo? Nu jā, ja ir šāds laiks un ziema un pavasars, rudens, tad, protams, ir jāskatās, kādi tie grādi ārā ir. Ziemā, ko es parasti saku savējiem grupas dalībniekiem, kad man jautā, ko man vilkt mugurā, es saku, līdzīgi tā kā slēpotu distanču slēpēm. Nu, tā kā skriet varbūt neskriet, ir plānāk, tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka ir termoveļa vislabāk, tātad šī speciālais apģērbs termoveļa, kas labi izvada mitrumu uz nākošo slāni. Mēs neesam mitri, nesasvīstam, un tāda ir lielā virsjaka. Ar to arī pietiktu ērtas bikses un ērti apavi. Ja ir arī šobrīd pieejams pareizas zeķes, šīs sporta zeķes, tad vairs siltie zābaki īsti vairs nav nepieciešami, jo šīs šķiedras šobrīd jau ir pielāgotas tāda blīvuma, ka mēs pat zeķi varam nopirkt no 0 grādiem līdz -10, savukārt no 0 līdz +10. Tie varbūt ir nedaudz lielāki izdevumi kā parasta zeķīte veikalā, bet viņi pēc tam atmaksājas, jo tā viena zeķa kalpo labi, mums ir komforts, jo, ja mēs atkal runājam par onkoloģiskiem pacientiem, tad ļoti svarīgi viņiem ir šī pareizā ģērbšanās, nekad nenosalt un nekad nepārkarst, jo jau tālāk, kad viņi sāk savā ārstēšanas kursā saņemt ķīmijterapiju, šiem cilvēkiem ļoti krīt imunitāte. Tas saistās gan ar asins sastāvu izmaiņām, gan visu, un, protams, viņiem imunitāte ir zemāka. Tāpēc ir ļoti svarīgi to imunitāti celt caur pareizu uzturu, caur kustībām, bet arī sevi piepasēt, pareizi ķērbjoties, lai nebūtu tā, ka mēs dēļ kādas savas neuzmanības vienkārši muļķības pēc saslimstam, un tāpēc mums ir jāpārtrauc savas kvalitatīvās gaitas. Cik bieži to ieteicams darīt? Pasaules veselības organizācija saka, ka mums katram, ne tikai pacientam vai slimniekam, vienalga kādas slimības grupas, vai tā ir onkoloģija, vai tās ir kardiovaskulārās slimības, jebkuram mums ir katru dienu 1 stunda fiziski jākustās. Nu, ja mēs runājam jau par tādu aktīvu fizisku nodarbību instruktoru vadībā, kas jau ir metodiski tiek vadīta ar iesildīšanos, aktīvo daļu un pēc tam jau atsildīšanos, tad minimums ir 2 reizes līdz 5. No onkoloģiskiem pacientiem saka 2 līdz 3 reizes no pusstundas līdz pat pusotrai stundai, atkarībā no tā, kāds ir šī brīža veselības stāvoklis, cik cilvēks ir šajā brīdī gatavs aktīvi kustēties. Jo onkoloģija ir tāda lieta, kad viņa nepaziņo mums iepriekš, ka viņa pie mums nāks un nepaziņo. Bet kā tas, piemēram, ir, es aizēju, jums ir 5 cilvēki, tie visi jau brīnišķīgi nojo, bet es esmu sastarota, saķīmiķota, paiet nevaru, man viss iet lēni pielec. Kā tad tā nodarbība notiek? Notiek. Jā, tas tā ir, un mums tiešām tā arī ir, jo man ir grupā šobrīd viena onkoloģijas pacienta, kur man ir jāsaka, man ir liels prieks, es gan pati viņas kliniskos rādītājus neesmu redzējusi, jo es neesmu viņas ārstējošais speciālists, bet to, ko viņa man ziņo atpakaļ no sava ārstējošā ārsta, ka viņai ir abrīnojami labi rezultāti, ka viņai abrīnojami labas ir asins analīzes pēc ķīmijterapijas un domājams, ka tā ir kustība. Un, protams, ka ne viņa ir tik ātra, cik man tie dalībnieki, kas ir tā saucamā sporta grupa. Jā. Un tur atkal ir tas instruktors, kurš spēj to grupu vadīt starp pirmo un noslēdzošo posmu, un arī, protams, starp vidusposmu. Līdz ar to instruktors nekad neuztrenējis nojošanā tik labi kā mani sportisti. Man ir liels prieks, katram trenerim ir prieks, kad viņi sportisti viņu pāraug, jo mani vadošie nojotāji, kas nebūtu nav paši gados jaunākie, spēja nojot ātri un ļoti ātri un ātrāk par mani, tieši tāpēc, kad man ir jāspēj būt gan vidusdaļā, gan noslēdzošajā daļā, un es nevaru kā instruktors iet tikai maksimālā ātrumā ar pašiem ātrākajiem. Līdz ar to instruktors to grupu vada, nosakot
gala punktus, apgriešanās punktus, starp vingrošanas pauzes, jo nojošanas nodarbība nav tikai tāda monotona, varbūt garlaicīga nojošana. Tā ir nojošana, tās ir dažādas intervāla treniņu metodas, tās ir dažādas, kā mēs sakam, stop stācijas, kur mēs vingrinam vēl specifiskos muskuļus, kas atkal onkoloģijā ir ļoti svarīgi. Vispārīgā kustība, trenējot lielās muskuļu grupas, un tālāk jau atkarībā no onkoloģijas lokalizācijas, ja mēs tikai par onkoloģiju runājam, jau specifiskās muskuļu grupas, vai tie ir augšējās ķermeņa daļas muskuļi, vai tas ir viss ķermenis, vēders, vai tā varbūt ir iegurņa daļa. Un tādēļ mēs arī savās nodarbībās izmantojam šīs stop stācijas, un tad jau man mājaslapā parasti tā treniņa programma ir ierakstīta, un tad jau cilvēki zina, kas tad šodien būs. Aha, šodien būs 3 stop stācijas ar 3 dažādām vingrošanas grupām. Tad es saprotu, ka tie cilvēki, kas nāk pie jums nojot, var būt ļoti dažādi. Jā, ļoti dažādi. Nu, varbūt mēs neesam klasiska rehabilitācijas grupa tūliņ pēc miokarda infarkta vai pēc insulta, kam ir īpaši vajadzīgs. Tādiem cilvēkiem varbūt pat nojošanas instruktors iesākumam nederēs, viņam būs vajadzīgs fizioterapeits, kas sastādīs individuālu kustību grafiku, programmu, un tad jau pamazām, kamēr viņš varēs iekļauties tādā kopējā nojotāju grupā. Tā, un tagad ir pavisam konkrēti, vai ir nojošana Pārdaugavā, Āgenskalna rajonā? Jā, nojošana ir dažādās Rīgas vietās. Ir laba tāda nojošanas mājaslapa www.nojotājiem.lv, kur var atvērt un atrast visus instruktorus, kas strādā dažādos rajonos Rīgā. Rīgā viena no populārākajām vietām varbūt nav Āgenskalna rajons, bet tas nav sevišķi tālu, ir Uzvaras parks. Un Uzvaras parkā notiek nojošanas nodarbības, tur ir nojošanas instruktori, jāskatās ir mājaslapā, pulksteņa laiki, telefoni. Ieteikt vienmēr ir nojošanas instruktori pirms tam sazvanīties, noskaidrot, vai nojošana nodarbība notiek. Vai tā ir maksas vai bezmaksas, lielākoties tomēr nojošanas nodarbības ir par nelielu simbolisku maksu. Cik tā maksa ir tāds jautājums arī? Jā, maksa ir ļoti dažāda. Reģionos sākot no 1 lata par nojošanas nodarbību līdz 3 latiem. Nu, dārgākas nodarbības gan nav. Jā, kā nu kurš instruktors, un tas arī ir atkarīgs no tā, vai nojošanas nodarbībā ietverta arī ir noju īre vai nē, vai ir nojošanas nodarbības stundiņu, vai ir 90 minūtes. Nojas var arī izīrēt, vai ne? Jā, jo katram instruktoram ir noju komplekts, un ko es arī saku, ja vēlas nākt nojot pirmo reizi, un parasti jau sazvan, vai man nav nojas, es saku ļoti labi, kad jums nav nojas, un arī nepērkiet nojas, atnāksiet, pamēģināsiet, viens vai vispār patiks, varbūt nemaz nepatiks tāda nojošana, un tad jau kopā izdomāsim, cik garas nojas, kādas nojas, cik daudz nojos. Jā. Ko es vēl nepajautāju? Nu, principā, varbūt, nezinu, par nojot prieku. Bet tad īsi, mēs netiksim pie vārda. Bet tas tā pavisam īsi, kad par nojot prieku mums bija vienu brīdi komandai tāds krekliņš, un tas ir vienā teikumā par nojot prieku. Kas kustīgs, tas lustīgs. Aha, brīnišķīgi. Tad mēs pamazām pārējām tagad pie uztura. Jā, tā. Uztura mums arī droši vien, kad Gita, jūs varat kaut ko iesākt, un tad jautājums, kas man te konkrēti ir sanākuši, tos tad laika gaitā runāsimies. Tad varbūt ko darīt tagad? Jā, brīnišķīgi. Ko darīt tagad, gaidot pavasari? Jā, tā kā mums vitamīni organismā ir izsīkuši gandrīz, un arī viņi izsīkuši ir, diemžēl, arī mūsu dārzeņos. Tad labs variants ir, kā es jau teicu, pavasari iedēstīt uz spalodzes. Un ieteiktu es diedzēt graudus. Tad šeit jūs varētu varbūt redzēt. Tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Ir kvieši? Jā, tie ir kvieši un rūdzi man šķiet arī. Un tas ir ļoti, ļoti veselīgi. Man uzreiz ir jautājums, tikko atnāca, kas zaļojos dīkstos ir tik veselīgs? Un vai visiem tas ir veselīgi? Pēc kā? Tātad, neesmu dzirdējis nevienu cilvēku, kuram tas nebūtu veselīgi. Varbūt vienīgi, ja ir
kādas saslimšanas, kas saistītas ar kuņģa zarnu traktu, arī pēc operācijas, un kur varbūt tās ir izrakstīta tāda ļoti saudzējoša šī diēta. Tad varbūt šiem pacientiem vai nu viņiem ir kārtīgi jāsamer šie graudi, vai arī kārtīgi jāsakož. Bet jūs varat, protams, konsultēties ar savu ārstu. Bet visiem pārējiem, ieskaitot arī onkoloģijas pacientiem, tas ir tiešām ieteicami. Un kāpēc tā šīs mazajos dīkstiņos ir ļoti daudz vitamīnu. Līdzīgi kā mēs, kad piedzimstam, mums ir ļoti daudz visādas rezerves organismā. Tāpat arī šīs graudos, kamēr viņi vēl nav uzzaļojuši kārtīgi, tad tur ir tā visa iekšā koncentrēts viss. Koncentrēti vitamīni, minerālu vielas un viss pārējais. Kas ir tie, kas saucās enzīmi? Enzīmi. Es esmu dzirdējis, ka tie tur esot. Jā, enzīmi skaitās tāda dzīvais uzturs. Ja nav šo enzīmu, tad uzturs jau ir vai nu apstrādes rezultātā, šie enzīmi ir nogalināti. Tātad enzīmi, viņi strādā līdzīgi kā antioksidanti. Kas ir antioksidanti? Viņi visas sliktās vieliņas, kas mūsu organismā rodas, šie brīvie radikāļi saucamie, kas rodas no stresa, no neveselīga dzīvesveida, no apkārtējās vidas piesārņojuma un daudz kā cita, viņi šīs vieliņas saķer un neutralizē. Tāda cīnās pret šīm sliktajām vielām. Tie ir tie enzīmi. Tā vienkārši sakot. Bieži vien cilvēki baidās, ka ļoti jākošļā ir un ka vispār tas nav garšīgi. Un tad tā brīnišķīgā ziņa ir, ka vajag garšīgo jaukt ar veselīgo. Un tagad ir ļoti populāri taisīt zaļos kokteļus. Un tur vajag tikai jaudīgu krūzes veidu blenderi. Un es, piemēram, garšīgumu dabūnu ar ananāsu. Un brūklens man vēl saldētavā ir. Un vēl karoti laba medus. Un tad visi zelmeņi, zaļumi un viss tas ingvers. Un vēl dažas pilis labas eļļas, smilcērkšķeļa vai sezameļa vai olīveļa, jo vislabāk uzsūc, jo tauki mazlietiņās ir klāt. Un tā, un vēl ūdeni kārtīgi jāpielē, lai nav nekāds biezenis, un tad noliek pie datora, un tad tie zaļie dubļi izdzerās pilnīgi nemanot. Bet tā labā ziņa ir tā, ka jau pēc nedēļas cilvēkiem no tevis nekā nevajag, bet viņi sāk izteikt komplimentus. Tas nav tā, ka pēc 50 ir jāiet tikai tas, kas negaršo tātad, vai ne? Nē, var jau arī garšīgi uztaisīt. Un ananāsiem ir bieza miza, un viņi tiek minēti arī kā no tropiskajiem augiem tie vismazāk, vieni no vismazāk piesārņotajiem. Un šķiedru vielu tur ir daudz. Bet man liekas, ka veselīgais uzturs, ja mēs sākam pie viņa pierast, tieši viņš arī paliek garšīgs un ka viņš mums sāk garšot, vai ne? Bet, piemēram, es visu mūžu tik veselīgi esmu grauzus, ka man ir nodiluši zobi. Un tad man arī ir ļoti labi, ka tagad ir tāds sablenderēts, ka nav tā graušana tie daudz vairs. Gluži tā, un arī, ja tiešām vēl no tās zāles garšas, piemēram, ja jūs lietojat šo kviežu zelmeni, tad tieši tā ar visām skābām ogām jāvelk viss ārā no leduskapja. Vēl šis tas jāpiepērk veikalos. Jā, un tik jāmaļ. Gidiņ, mums ir jautājums par tām saknēm un dārzeņiem, kas šobrīd vēl ir vērtīgs vispār no mūsu. Kas ir ar kartupeļiem? Nav jau gluži tā, ka šie dārzeņi visi palikušies pilnīgi nevērtīgi. Visvairāk vitamīni saglabājušies ir kāpostos, bietēs un daudz mazāk, bet nav tā, ka tagad mums vispār tas nav jālieto uzturā. Viņi tik un tā, tīpaši tas mūsu pašaudzēts, ir daudz vērtīgāk nekā varbūt mēs varam nopirkt lielveikalos. Un ko tu saki par saldētajiem dārzeņiem? Man kā liekas, ka vasarā, tas vasaras stiprums viņos ir tur iesaldēts un vismaz es tādu pavasarī saldētos vairāk pērku. Saldēšana ir vislabākais uzglabāšanas veids. Ja, piemēram, neatsaldē 5 reizes pēc nedēļām.
Protams, tas ir daudz labāk nekā mūsu sālītie gurķi vai kāds kompats un kas tam līdzīgs. Tātad, ja mēs esam vēl paši sasaldējuši šos visus dārziņus, tad tas ir vienkārši brīnišķīgi. Bet, diemžēl, lielveikalos mēs nezinām, kā šie dārziņi ir bijuši apstrādāti un cik viņi bieži ir tikuši atsaldēti un atkal sasaldēti. To mēs nezinām. Bet, ja nav citu variantu, tad vajag nevis ķerties nokārt degunu un ķerties pie čipsu pakas, labāk tad tos arī dārzeņus. Man tāds jautājums. Ko ēst? Visu, kas lien no zemes ārā, visas pirmās zālītes, nātres, kad var sākt, cik ilgi tās ir ēdamas? Var sakot, viss, kas nāk pirmās laukā, gārstas. Visu gandrīz var ēst tieši tā. Varbūt tas strutenēm nevajag pārspēt. Jā, nevajag tos indīgos tomēr. Bet es esmu arī pārspīlējuši tos te labos. Jo pavasarī zina, kā lakši. Un strauss pa paržu tās galotnīcas, un man saka, ēd, viņas pēc riekstiem garšo, un es tik ēdu, un tad bija zaļa gan no iekšas, gan no āra. Jā, ļoti... Jāpierod, man liekas, tomēr ir. Jā, tāpat arī pie zelmiņa iesaka sākumā tikai dažas ēdam karotes viņu lietot. Bet runājot par visiem jaunajiem zaļumiņiem, kas līdīs ārā no zemes, viņiem svarīgi, kad mēs viņus uzturā lietojam, kad viņi vēl maziņi ir. Ka nav pilsētā vākti. Jā, kad ir ļoti tālāk no autoceļiem, jo labāk. Arī visi mazie pumpuriņi. Priežu pumpuri patreiz ir ļoti modē. Jā, bērzu pumpuros ir ļoti daudz C vitamīnu. Kā ir ar sulām? Kādām? Tūlīt nāks bērzu sulas. Ir jau kļavas sulas. Jā. Tas arī ir... Mums Latvijā paveicies, kad mums ir tāda tradīcija, tā teikt, jo tas ir dzīves ūdens. Jo ir jau jātīrās, jo mēs pat negribēdam nemitīgi uzņemam šo piesārņojumu. Jācer, cik jaudas, vai ne? Nav ko viņas skābēt. Jā, tur atkal zudīs, kā visā apstrādēs zūd šie vitamīni. Vēl viens, nekad neko neesmu audzējusi un diedzējusi, ar ko sākt? Tātad jāsāk ar iešanu uz veikalu pakaļ graudiem. Tātad svarīgi, lai graudi nebūtu kodināti. Tas noteikti, ja pērka zemnieku veikalos, kur zāli pārdod, tam līdzīgi tas jānoprasa arī. Kur, bet jāpaprasa, vai tiešām... Pārtiks veikalā varbūt nav jāprasa. Tomēr jāapskatās drošības pēc. Es pērku graudu spēkā, ka tur nav kodināti. Un kas jādara? Jūs gribat diedzēt graudus, tad tas ir pavisam vienkārši. Vajag tikai ūdeni un kādu salvetīti vai mārlīti. Tātad graudus mēs noskalojam. Var diedzēt, jau kādas graudus, kas dīkst. Mēs viņus noskalojam. Nevajag, to gļotu nevar nostrabot. Jā, tas, kas dīkst, jo viņi arī tā ļoti lēni dīkst. Tātad noskalojam un atstājam tādā nelielā mitrumiņā, lai viņi ir mitri, apsedzam ar mārlīti un 2 reizes dienā vismaz viņu skalojam. Un jau pēc 3 dienām, šīs, piemēram, 3. dienas graudu, kviešu un rudzu, viņi jau ir izdīguši. Un tieši, kad bišķītiņi izdīdas, tad viņš ir tas visveselīgākais. Saules puķi un, man liekas, arī lucerna, viņa augst kādu nedēļu tikai. Nav tik trāki aši lucerna, man liekas, ka tas pirmdien. Es drīkst iejaukt. Jā. Es netikšu vārdu vispār. Bieži bibliotēkā, piemēram, pa 30 latiem tāds diedzējumu trauku komplekts. Man viņu uzdāvināja, es nebūtu tik dārgi pirkusi. Un tad es domāju, kā cilvēkus iedrošināt diedzēt, bet viņus biedē. Ārsts jāskalo, jārasina, es neesmu mājās un tam līdzīgi. Un šogad man radās tāda ideja no tā, ka man uzdāvināja kūku tajā polistirola kastē ar vāciņu, caurspīdīgu. Un es izdomāju, man ļoti sāp, ka man vispār plasmasā ēdienu dāvina.
un ka man tāds materiāls ir jāmet ārā. Un es viņam gribēju dot jaunu dzīvi un izmēģināju. Paņēmu īlenu un uz mīkstas virsmas, roku var sadurt vai uz spilvena vai uz dvielīšu, ar īlenu izdurt caurumiņus tajā kastītē un to kastītē uzlieks kaut kāds šķīvīšu. Un tad šīs sēkliņas, kā pupas vai zirņus uz vārīšanu vakarā iemērts, no rīta nokāš, ieber, uzliek vāciņu, mums ir maza jauka siltumnīciņa. Un tad viņi tik ātri neiztvaiko, viņi tur tīri labi jūtās un labi aug un nav tik bieži jārasina un viss liekums notek. Ar zirņiem man šī metoda nederēja, man viņi palika glumi, viņi tie ir tiešām jāskalo. Un graudu arī jāskalo, bet tās sīkās sēkliņas es nekad neesmu skalojusi. Es tieši lucernu visvairāk diedzēju, un jums arī iesaku lucernu diedzēt. Viņi gan nepēc kā negaršo, bet viņi toties var lielos lērumos pielikt pie zupas, pie mērces, visur iejaukt un pat nejūti, ka tu ēd kaut ko veselīgu un negaršīgu. Tā, mums ir Ines iesūtījis jautājumu, ko jūs sakāt par dzeltenajiem getliņu tomātiem? Tā, es neesmu īpaši izpētījusi, kā viņi tiek audzēti, bet, cik es zinu, viņi vairāk ir uz eko. Es šobrīd, man nav tāda komentāra. Viņi ir uz normālu pārtiku. Es tur esmu bijusi, viņus audzēju tieši tāpat kā Mārupes tomātus, un ar atkritumu izgāstu viņiem ir vienīgā saistība tikai tā, ka nāk biogāze, no kuras ražo elektrību, un blakus produkts ir siltums, kas loģiski ir kaut kā jāizmanto. Tādēļ domāt, ka tur varētu būt kaut kas indīgāks. Tāpat viņus mākslīgi baro, un tomāti tad, ja viņi ir veselīgi, ar labiem apstākļiem, viņi jau nav ar neko jāmiglo. Ja viņi nebūtu tik dārgi, tos tomātus vien tikai Viņiem nav saistība tieši ar šiem atkritumiem. Tas nav atkritumu komposts, bet tas ir atkritumu radītais siltums. Dace, vēl viena Dace no Rīgas. Man interesē, kas labs linsēkļu eļļā, kā to lietot? Tātad linsēkļu eļļā ir ļoti labā kombinācijā omega-3 un omega-6 taukskābes. Kam mums vajadzīgs šīs taukskābes? Tas ir ļoti vērtīgs arī onkoloģijas pacientiem, jo ir pētījumi, kad lietojot tieši omega-3, viņi ļoti labs atvesļošanās, ātrāks process ir. Un, protams, lai mēs priekš profilaks, lai mēs nedabūtu šos audzējus. Tas ir ļoti labs sirds asinsvadu slimībām. Un vispār, es nezinu nevienu slimību, kur šī linsēkla nenoderētu. Tātad vēl, kas ir labs linsēklēs, tur ir fitoestrogēni. Kas tie tādi? Tie ir, jūs zināt, sieviešu hormonu estrogēnu. Un ar gadiem mums arī šis hormons pazūd lēnām. Un tas ir tāda alternatīva arī hormonu aizstājai terapijai, kad ir jau menopauze. Tātad, lietojot šo eļļu, mēs papildinām savu organismu ar dabīgiem estrogēniem. Ļoti iesakām eļļa. Es daru tā, ka es zaļajos kokteļos arī maļu linsēklas, jo linsēkla eļļa ātri bojājas. Tas man nepatīk, ja es nespēju viņu izlietot. Tad linsēklas nebojājas un tā gan šķiedrviela, gan arī vispārējā labumu. Mums Inita jautā, kādas zāļu tējas dzert onkoloģijas slimniekam? Tur ir jākonsultējas ar savu ārstu vairāk. Jo ļoti specifiski audzēji un specifisks tējas, bet, protams, ja tā ir pati piparmētra, kumelīte vai eihanācija, kas noder vienalga kuram cilvēkam imunitātes stiprināšanai, to mēs varam dzert. Bet es zinu, ka daudzi vēlas iet tādus kursus, un tad ir jākonsultējas ar savu ārstu vairāk, ko tieši konkrētais pacients var lietot un ko nē. Bet, ja tas ir tīri vienkārši tējas iedzeršana, tad noderēs gandrīz jebkura zāļu tēja. Un tas ir ļoti vērtīgs. Jā. Un tad ir brīnišķīgs jautājums, man tas tā patīk. Vai ieteicams ēst saldumus, konfektus un šokolādi?
Diemžēl nē. Jo ir tā, ka ar saldumiem mēs paliekam skābāki. Un ir tāda teorija, jo mēs esam skābāki, jo mēs esam vairāk slimāki. Un tās slimības vairāk pie mums atnāk. Viņām vieglāk tur ir iemājoties. Tādēļ šos visus cukuru izstrādājumus, kur kaut kāds cukurs un pašu rafinēto cukuru, ja mēs daudz ēdīsim, šiem visiem arī vīrusiem un arī audzējiem viņam tā vide ļoti patiksies. Tādēļ labāk, tā kā nē. Brīnišķīgi izskaidrojāt šo skaisto jautājumu. Man brīnišķīgs jautājums, Anita. Pēters no Bauskas man vaicā, ko nozīmē zaļš dzīvesveids. Ak, Pēteri, tev ir brīva stundiņa! Un tad es tādu pusacīti paskatījos jau uz to jautājumu pirms kādu brītiņu un domāju, kā man atbildēt? Man liekas, ir divi zaļā dzīvesveida veidi. Viens ir egoistiskais, kur mēs cenšamies nepiesārņot sevi, izvēlēties bioloģisku pārtiku, māju iekārtot tā, lai no visiem kaktiem negarot ārā indas. Un otrs ir tas glābjot pasauli. Piemēram, tāda pārstāvja, es domāju, tie ir vegāni. Cilvēki, kas atsakās ne tikai no dzīvnieku izcelsmes barības, bet no visiem dzīvnieku izcelsmes produktiem. Arī dūnas pilveniem, arī zīda blūzēm, arī medus, jo tur arī bites ir paverdzinātas un tam līdzīgi. Ir šādi divi tādi samērā galēji veidi. Un kas ir pa vidu? Pa vidu ir veselais saprāts. Un, ja es ar neko vairāk šodien nepaspējuši pateikt, tad es gribu jums rosināt, padomājiet par plastmasu. Vai tiešām mums nemitīgi vienmēr ir jālieto plastmasa, un ir tīpaši trauki plastmasas. Es esmu laimīgā vecmāmiņa, tāpatās kā laimīgā māmiņa, un mēs, tad viszaļākie cilvēki ir tie, kuriem mājās ir mazs bērns, jo mēs tiešām negribam, lai viņš ciestu, un šī ir tā iespēja viņu paglābt laicīgi jau, domājot par šo cilvēci un nepieindējot jau bērnībā. Un tad mēs arī ar meitiņu parunājam, viņa teica, jā, mēs tā 9 no 10 pudelītēm veikalā nopērkamās, tās ir plastmasas. Mēs neredzam šo piesārņojumu, kas vienmēr izdalās. Tāpat kā mēs neredzam piesārņojumu, kas notiek, ja mēs plītī vai ugunskurā iemetam plastmasu. Bet šis piesārņojums mūs galina simtiem cilvēku. Un arī šie plastmasas trauki paies gadi 5, 10, 20 un teiks, ai, ne tikai DDT ir slikts, bet arī kas izgaro. Piemēram, es vairs nekādos apstākļos nepērku neko konzervbuņžās. Jo paraugieties, kāda šī buņža ir. Viņa ir izklāta ar plānu plastmasas plēvīti. Šī plēvīte satur brīnišķo bisfenolu A, kas rada hormonāls traucējums, vai ne? Un kāpēc? Kāpēc ik pa brīdim mazos daudzumos uzņemt? Jo viss piesārņojums akumulējas. Un nesen lasīju tādu grāmatu, ka tauki ir mūsu atkritumu poligons. Un ja cilvēks grib novājiet, viņš nedrīkst novājiet neattīroties, jo tad viņā vienkārši indas ir lielākā koncentrācija, viņš ir tievs un pieindēts un tā. Un piemēram, es arī ar sevi runājos, kāpēc tu visu mūžu, kopš ir izdomāts elektriskās teikanas, tev viņa ir plastmasas. Jo karsēt kaut ko plastmasā taču ir pilnīgi absurdi, bet neviens mūsu valstī nepurina mūs un nesaka, cilvēki apdomājieties. Ne, mums tik saka, ņemiet tādu teflonu panniņu vai šitādu, tādu kaut kādu mīksto silikonu formīti un tā. Un tad vēl nākamais, vēdiniet māju, atraujiet vaļā aizskarus, laidiet sauli istabā. Saule ir pats brīnišķīgākais dezinfekcijas līdzeklis. Un nevajag indēt ne sevi, ne jūru, ne zivis ar toaletes podu dezinfekcijas līdzekļiem. Normāla ģimene, jūs taču neslimojat ar mēri. Kāpēc ir visur kaut kādas briesmīgas dezinfekcijas līdzekļi jālieto? Piemēram, es jau esmu aizgājis tik tālu, ka es zobu pastu nelietoju,
es tīru zobus ar zilajiem māliem, kas ir saulē izsauļoti, un viņiem ir šī attīrošā spēja. Jums liksies, saka, Dievs, kāda atpalicība. Pirms 3 gadiem es to darīju gadu. Man zobārs teica, ka man ir brīnišķīgi zobi. Tad es to gadu vairs nedarīju un tīrīju ar visādām ekoloģiskajām zobu pastām. Tad es iedzīvojos krietnās problēmās. Un tagad es esmu mācīta caur ciešanām. Mācīta, un tagad atkal tikai ar māliem. Un cik tad viņa maksā? Dažus santīmus. Nu jā, un tā ķīmiskā dezinfekcija, visi ķīmiskie līdzekļi, tieši tā, no pārlieku lielas sterilitātes gan mēs varam, protams, arī netīrība nav laba lieta, bet sterilitāte, ko rada ķīmiskie dezinfekcijas līdzekļi, viņi tikai ļauj vairoties specifiskiem mikrobiem, kas mums var kādreiz lielāk. Tur ir arī tās alerģijas, kas šobrīd ir šī alerģija, tas no cērmēm tikām vaļā, bet alerģijās iedzīvojāmies. Un tu tā slavēji sintētiskās drēbes, un es arī, es atkal gribu iebilst. Kas grib, lai valkā, es tā nevaru aizliegt, bet es pati tagad jau vairāk kā pusgadu izmēģinu. Tikai un vienīgi dabīgas drēbes, arī garajās meža pastaigās. Kašmirs, zīts, vilna, dūnas. Kašmirs ļoti labi uzsūc sviedrus. Teiks, kas var kašmiru nopirkt? Tepat 3 mājas tālāk, brīnišķīgs Humpala veikals. Es tur vienmēr ieju. Un 3. drēbe ir izcils kašmirs. Labi, koda mazliet ielaidusi zobus, bet ja kašmira džempers veikalā maksā 100-200 latus, es viņu tādu pa latu varu nopirkt. Es viņu kārtīgi izmazgāju, izsauļoju, sakopju, visa mana ģimene, visi mani draugi staigā kašmirā, viņi neko citu redzēt negrib. Un tas pats ar zīdu. Šie ir tik lieliski izcili materiāli, ko mēs varam nolaižoties pazemīgi līdz lietotajiem apģērbiem, bet vienmēr kārtīgi izmazgājot. Bet arī jaunās drēbes ir jāmazgā, jo arī viņas ir piesārņotas. Un mēs varam ģērbties kā karaļi. Un es par šo pusgadu konstatēju, ka es esmu kļuvusi ļoti mierīga, jo tā plastmasa mums rīvējoties, viņa rada spriegumu, un cilvēks nesaprot, kāpēc viņam ne tikai mati stāv gaisā, bet arī viņš pats lec pa gaisu un tikai pilnmēnesī. Tas ir jautājumi. Tad, cik daudz var lietot uzturā medu, vai var to apēst par daudz? Tātad, tas arī ir no katra individuāli, bet es tā ieteiktu, tātad viņš pats par sevi arī ir vienkārši ogļhidrāti, medus, bet, paldies Dievam, tur ir arī visādas ļoti, ļoti vērtīgas vielas. Es ieteiktu pa kādai ēdamkarotei dienā. Katram. Bet ir arī tādi medus produkti kā ziedputekšņi un medus maize. Un arī šis laiks ir tāds, kad jāiet uz veikalu un jāpērk tādi produkti, jo viņi arī brīnišķīgi stiprina imunitāti un papildina mūsu veselību ar visādiem vitamīniem, minerāliem. Īpaši tie, kas grib saldu. Bet medus no medus atšķirās. Un biškopība ir tāda pati lopkopība. Un arī tur valda bišu slimību ārstēšana un tomēr bioloģiski certificēts medus. Jā. Un karstā nevajag medu galināt ar vardošu ūdeni. Jā, tātad, ja mēs ieliekam šo medu vairāk kā 40 grādu temperatūrā, tad lielākoties visas labās vielas, diemžēl, pazūd. Tādēļ labāk viņu ēst tā no burciņas. Un labāk, protams, visu reka. Un tad vēl te ir jautājums, kad var sākt ēst priežu pumpurus, kāda ir to vērtība? Priežu pumpurus var sākt ēst tad, kad viņi ir. Tagad viņi ir, jā. Un kāda ir to vērtība? Līdzīgi kā šiem arī diedzētajiem graudiem, tur iekšā ir viss koncentrētā veidā. Un salīdzinot, piemēram, ar citronu, ir pat tā, ka dažos rakstos ir rakstīts, ka tur pat ir 1000 reizes vairāk šo C vitamīna, ja salīdzina tādā pašā daudzumā nekā citronā. Tātad viss ļoti, ļoti koncentrēts.
Ja tu piemini citronu, tad nekad lūdzu netaisiet sukādas no citronu miziņām, no apelsīnu miziņām, tad uzreiz ar karotīti Indas podiņā iebrauciet. Šie augļi ir apstrādāti, lai viņi nebojātos. Un šīs kaucmindas receptes, tā ir vienkārši cilvēku indēšana. Un daba mums visu ir nolikusi priekšā. Mums ir tikai nedaudz jāpieliecās un jāpastiep roka. Un ir pilnīgi bezjēdzīgi stiept roku tikai plauktā. Tā jautājums, ko vislabāk ēst un dzert pirms un pēc nojošanas treniņa un cik ilgi pirms? Jā, tas arī ir svarīgi. Principā, pirms treniņa stundu pirms nevajadzētu būt pēdušam un pilnam vēderiņam, tā ka karbonādam, kartupeļi, ka nevar pakustēties, bet principā tā, kad būtu kāda speciāla diēta jāievēro, kas ir saistīta ar nojošanu, nē. Dzert sportā mēs sakam tā, protams, tagad ir šis diezgan, es pat gribētu teikt, modernais dzīvesveids, jo vairāk dzersi, jo labāk. Mēs sportisti tomēr sakam, jādzer tik, cik tu gribi. Un, ja tu esi kārtīgi nogājis nojošanas distanci, tad, ko iesaka? Padzerties tik, cik tu gribi, plus vēl vienu glāzi ūdens. Tad tev pietiks pēc tāda ātruma pārgājiena, kur tu esi kārtīgs svītis. Jā, tātad tik, cik tu gribi, remdē slāpes un tad vienu glāzi ūdens pa virsu. Tā kā diezgan tā, ja tiešām ir interese, man ir nojošanas mājaslapa, ko es saistībā ar savu profesiju, ar savu sabiedrības veselības diplomu esmu veidojusi, kur ļoti daudz ieteikumu ir par nojošanu saistībā ar veselību. Tātad www.nojovesels.lv, un tur tiešām ir vesela sadaļa par uzturu, par makaronu ballīti pirms nojošanas sacensībām, ja jau runājam par sacensībām, jo tas ir ogļhidrāts, kas ilgstoši dos mums enerģiju pēc tam sacensību dienā. Gan arī par šo te dzeršanu, bet dzeršana principā nojošana ir veselīgs, zaļš dzīvesveids ar normālu ēšanas režīmu, ar normālu dzeršanas režīmu, nepārspīlējot un neizdomājot jaunu pasauli. Man izskatās, ka Pēters ar mums drusciņu joko, viņš prasa kā ar meža izmīdīšanu. Mežu nevajag izmīdīt. Principā ir kā, kad vispatīkamāk un labāk un arī pareizāk ir iet par marķētām nojošanas takām, ja tādas ir. Meža parkā ir marķētas gan meža takas, gan asfalta takas, tāpēc jau nojām ir gan asfalta uzgalīši, gan mīkstie uzgalīši. Un, protams, iet par tām vietām mežā, pa tām vietām mežā, kur ir taciņas, jo iet par skaistām brūklenāju vai melanāju audzēm, sūnām. Viens, kad nebūs arī parocīgi nojas tehniku pielietot, jo noja ir viegli, viņi ķersies ar šiem zariņiem un arī kājas ķersies un grims. Protams, papildus treniņam un ekstrēmai nojošanai tas būtu cits, bet principā mežu mīdīt nevajag tiešām. Bet mēs jau esam noskatījušies no briežiem, meža cūkām. Viss iet pa taciņām. Mēs arī. Pa taciņām. Un ja ir kaut kāda dēļu taciņa dabā, cilvēki tā kā tādi Minhausenas iventiņi tur ēdamies pie mātes astītes, iet pa to dēļu taciņu. Un ja runā pa mauriņu, tad laikam neesmu gan dārzkopis, bet mauriņu vajagot vēdināt. Tad nojošana ir vislabākā, parkos vajadzētu nojotājus palaist, ka mēs viņus sadurstītu pa brīvu velti un izvēdinātu mauriņu. Paldies, dāmas, mūsu laiks, diemžēl, iet uz beigām. Un varbūt pašus pēdējos novēlējumus šim pavasarim. Atkal redziet, sniegs. Mums iedegās lampiņas aiz loga. Es gribētu aicināt šai pavasarī uz kustīgu, aktīvu pavasaru, un kā mēs redzam, ka ar katru gadu mēs kļūstam kustīgāki, lai tā kustība mums neiet mazumā, bet mums iet vairumā, un kopā ar savu prieku un kustību prieku ar ģimeni, ar saviem tuvajiem, mīļajiem, cik nu vien varam dosimies dabā un kustēsimies. Es gribētu novēlēt tādu rakstu vietu, ko es nesen izlasīju psalmos. Svētīt tie, kas staigājot pa raudu ieleju, dara to pa avoksnainu zemi. Un to visu tā kā šī brīža situācijai pārvēršot, nenokariet degunu, bet jūsu pašu rokās ir, kāda būs jūsu pašu dzīves kvalitāte.
un ņemiet un neguļiet, bet celieties un sējiet graudus un kustaties un esiet priecīgāki. Jā, jāpriecājas jau par to, kas ir, bet nevajag aizmirst, ka šīs ir tās klimata pārmaiņas, ar ko mums biedēja, un sarga Dievs golfa straume mainīs savu plūdumu, un tādus brīdumus vienmēr pamanīsim. Bet cilvēks jau negrib attiecināt uz sevi, ka viņš arī būtu pie kaut kā vainīgs, kas šeit ir noticis. Bet, laimīgs prieks dziedē. Mēs saņēmām tik daudz jauku novēlējumu un padomu, bet man liekas, nevajag aizmirst arī, kad klausieties katrs pats sevī un pārbaudiet pie sevis, vai jums tas der, vai jums tas patīk, un ko saka, un klausieties, ko saka jūsu ķermenis, jūsu prāts, jūsu intuīcija, jūsu zemapziņa, viss šīs smalkās lietas, jo bieži vien smalkajām enerģijām ir daudz lielāks spēks nekā, kad mēs sitam ar veseri pa galvu. Paldies!